Sijā Liepājas ūdens ir uzsācis Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu ūdens saimniecības attīstība Liepājā 3. kārtu, kura ietvaros turpināsies Liepājas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, notekūdeņu kanalizācijas staciju sakārtošana un jauna izvada izbūve Baltijas jūrā pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Šķēdē. Lai arī būvnieku akciju sabiedrība UPB un Sijā BGS darbiem bija gatavi jau jūlija sākumā, tie reāli varēja sākties vien jūlija beigās. Tas saistīts ar galveno riska faktoru – laika apstākļiem. Var redzēt, notiek patvaruma ostas izbūve, notiek arī pirmās cauruļvadu montāžas, pirmās 4 caurules jau var redzēt, peld pa jūru, un tad turpinās darbi tranšejas sagatavošana. Jau jūra. Reālie darbi sākās ar pagaidu ostas izbūvi, kad paralēli tika izvietoti 2 lieli maisi, ko piepildīja ar smiltīm, kas neliela vēja un viļņošanās laikā dod iespēju strādāt. Līdz ar labiem laika apstākļiem notiek arī cauruļu montāža, un pirmajās bezvēja dienās padarīts daudz. Cilvēks strādā pat 2 maiņās, mainot viens otru nost, lai varētu paspēt darbā. Jūs zināt, ka nevienam nemaksā, ja nav izdarījis darbs. Tā kā viņi arī ieinteresēti, ļoti ieinteresēti ātrāk visu to izdarīt un pabeigt. Uzņēmēja firma, kur šodien strādā būvnieku firma, viņi ir arī darbojušies ar šiem jautājumiem, bet vairāk tādās ostas vietās, upes grīvās, līcī. Un tāda kā atklāta jūra viņi saskārušies tā tīri pirmoreiz. Viņi gan arī Ventspilī strādās, bet vēlreiz saka, atklātā jūrā nav tik vienkārši. Nepavēlt Liepāju sauc par pilsētu, kurā piedzimst vējš. Paralēli jūrā strādā zemes smēlējs Rolands, kas rok tranšejas, kurās ieguldīs samontētās caurules. Cauruļu montāža notiek krastā, un kad tās samontētas aptuveni 112 metru garumā, tad tās uzliek uz īpašiem pontoniem, ievelk jūrā un iegūt jūras dzelmē. Tas ir visai sarežģīts process. Jaunais attīrīto notekūdeņu izvads tiek būvēts jūrā 100 metru uz dienvidiem no esošā izvada. Arī tas iestiepsies jūrā aptuveni 1,3 km garumā. Protams, var salīdzināt visu, arī veco un topošo izvadu. Šīs caurules tiek izmantotas gan ūdensvadiem, gan kanalizācijai. Šī gadījumā viņi ir speciāli ārpus apstrādāt ar speciālu klājumu, epoksitu klājums, kurš faktiski ir, kā jums pateikt to, hermetiski. Viņam netiek jūras ūdens, viņi vispār neiespaido. Vēl krāsojums viņam ir savs virsū uzlikts tā kā caurule, un pie tam, ja viņai netiek klāt, viņi tiek ierakt zem jūras grunts, tā saucamā virs morēnas slāņa, tad šī gadījumā viņi varētu kalpot mūžīgi. Jauno izvadu zināmā mērā var salīdzināt ar Nord Stream gāzes vadu, ko kopīgi būvē Vācijas un Krievijas uzņēmēji Baltijas jūrā, jo arī šajā projektā izmanto tādas pat caurules. Krievija, ko vilks jauno gāzes vadu pa Baltijas jūru, viņi pie tam gan neliek iekšā zemgrunts, ko mēs darām šī gadījumā. Viņi liek vienkārši viņu uz dibeni. Un viņi uzskata, ka tā iešot 100 gadus. Tad mēs arī varam teikt tieši to pašu. Šobrīd jūrā ir ieguldīti pirmie 3 samontēto cauruļu posmi un jādomā, ka laika apstākļi ļaus raita darbus turpināt. Būvnieki izmanto katru mirkli, kad laika apstākļi atļauj strādāt.